kolēģi Lāsma ikdienā pārstāv 5. klasteri, kas ir klimats, enerģētika un mobilitāte, par ko mums bija pagājušajā mēnesī informācijas diena, un 6. klasteri, kas ir pārtika, bioekonomika, vide, lauksaimniecība un dabas resursi, kas būs šodienas pasākuma tēmas. Tad kopumā mēs dzīvojam laikā, kad pārtikas sistēmas, bioekonomika, lauksaimniecība un dabas resursu pārvaldība kļūst par arvien lielāku un aktuālāku prioritāti gan Latvijā, gan arī Eiropā. Un Apvārsnes Eiropas 6. klasters un Eiropas Savienības misijas mums sniedz konkrētas iespējas, kā savas zināšanas un pieredzi mēs varam pārvērst projektos, kas varētu sniegt reālu ietekmi uz vidi un sabiedrību. Šodienas pasākuma laikā jums būs iespēja dzirdēt par 6. klastera aktualitātēm un gaidāmajiem projektu konkursiem. Varēsiet uzklausīt arī veiksmes stāstus no Latvijas, kas jau īsteno Apvārsnes Eiropa projektus. Uzzināsiet vairāk arī par Eiropas Savienības misiju iespējām, konkrētāk par augstnes misiju un misiju okeāni un ūdeņi. Un pašā noslēgumā jūs dzirdēsiet arī par zināšanu un inovāciju kopienas IET food iespējām, kas palīdz inovācijām pārtikas nozarē. Ja jums pasākuma laikā rodās kādi jautājumi, tad droši pēc prezentācijām varat pacelt rociņu un uzdot savu jautājumu runātājiem, vai arī noteikti varat izmantot čata funkciju un uzreiz čatā uzdot savu jautājumu, kur mēs arī atbildēsim. Lai iepazīstinātu ar 6. klastera tematiku, aktualitātēm un gaidījāmajiem projektu konkursiem, aicinu Lāsmu Brenču no Nacionālā kontaktpunkta. Jā, paldies, Eigu. Priecājos jūs redzēt tik kuplā skaitā. Es tūlīt dalīšos ar savu ekrānu. Vai mans ekrāns ir labi redzams? Jā, redzam. Jā. Paldies. Tātad šodienas tēma mums ir, kā jau Aiga minēja, pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide, tātad 6. klasteris. Un par to atbildīgas esam mēs divas ar kolēģi Aigu Salmiņu, kā arī noteikti tematiski 6. klasteris mēdz pārklāties ar 5. klasteri un arī par šo klasteri jautājumus droši mums varat uzdot gan rakstot, gan zvanot, gan norunājot kādu klātienes tikšanos vai attālinātu tikšanos, un tad noteikti jūsu individuālos jautājumus varam izrunāt daudz labāk. Bet šodien ieskicēšu lielos vilcienos, kas tad ir 6. klasteris un par ko tas atbild. Tad Apvārsnes Eiropa ir Eiropas Savienības galvenā pētniecības un inovāciju programma ar kopējo budžetu vairāk nekā 95 miljardi eiro. Un programmas struktūra ir veidota tā, lai atbalstītu zinātni un rūpniecības konkurētspēju un arī kopumā sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. Un, kā redzēt attēlā, programmas struktūra ir sadalīta 3 pīlāros. Pirmais pīlārs atbalsta izcilu zinātni. Tā atbilst vairāk fundamentālos pētījumus, pētnieku mobilitāti un pētniecības infrastruktūras. Taču šodien mūsu temats atrodas 2. pīlārā, kas ir par globālajiem izaicinājumiem un Eiropas rūpniecības konkurētspēju. Šajā programmas daļā ir tematiskie projektu konkursi 6 klasteros, un šodien tātad mūsu tēma ir 6. klasterī - pārtika, bioekonomika, dabas resursi un vide. Savukārt 3. pīlārs inovatīvā Eiropa fokusējas uz inovāciju komercializāciju un jaunu uzņēmumu attīstību. Un papildus šiem pīlāriem ir arī programmu Widening sadaļa un Eiropas pētniecības telpas stiprināšana. Noteikti iesaku konsultēties ar savu kontaktpunktu, jeb savas tematikas atbilstošo kontaktpersonu. Mēs vienmēr esam priecīgi dzirdēt jūs un atbildēt uz jūsu jautājumiem. Savu prezentāciju noteikti vēlējos sākt ar tēmatu par darba programmām. Tātad šajā slaidā ir apkopotas visu tēmu darba programmas, un tas būtībā ir galvenais dokuments, lai orientētos konkursos.
Un katrai tematikai tad ir šī sava darba programma, un ja jūs plānojat iesaistīties kādā projektā vai meklējat atbilstošu konkursu, šis ir dokuments, ar ko sākt. Tas ir kā ceļvedis dalībniekiem, palīdzot saprast, kādi projekti vispār tiks atbalstīti, kādi mērķi ir jārealizē un kādi ir konkursu nosacījumi. Darba programmā jūs varat atrast vairākas būtiskas sadaļas, gan tematiskās prioritātes, gan mērķus, gan konkursu sarakstus ar konkrētiem tematiem, arī iesniegšanas termiņiem, konkursu pilnos tekstus. Tāpēc, ja jūs vēlaties piedalīties kādā no Apvāršanas Eiropa konkursiem, noteikti iesaku iepazīties ar savas tematikas darba programmu. Vēlējos nedaudz ieskicēt arī to, ka 2. pīlārs un arī 6. klastera konkursi tie ir konsorcija tipa konkursi, kas nozīmē, ka jūs nevis kā indivīds viens nākat ar savu ideju, bet principā Eiropas komisija ir noteikusi, kādu tematu viņi vēlas risināt, un šiem konkursiem ir jāpiesakās konsorcija tipā. Minimālā prasība, protams, ir 3 dalībnieki no Eiropas, tātad 1 no Eiropas Savienības valsts un 2 no citām Eiropas Savienības asociētajām valstīm. Taču pieredze rāda, ka 6. klastera konkursos tie konsorcija ir krietni lielāki. Tātad 11, 20 partneri, no kuriem 1 ir koordinators un pārējie ir šie partneri. Ko mums Eiropas komisija stāsta, ka biežākā kļūda ir piesaistīt tikai zināmus partnerus, kas jums ir ar labām attiecībām. Tas, protams, vienmēr strādā labi, taču šajos klastera konkursos ir jāņem vērā, ka ir jāskatās uz Eiropas komisijas prasībām. Tātad attiecīgi partnerus piesaistīt pēc tā, kādi uzdevumi ir jāveic. Noteikti jāņem vērā ir tas, ka ir svarīgs geogrāfiskais pārklājums. Jānodrošina, ka konsorcijā ir pārstāvēts ne tikai, piemēram, Baltijas valstis, bet visas Eiropas tādā plašākā mērogā dalību valstis. Noteikti jāapvieno dažādu veidu institūcijas, līdz ar to pārklājot dažādas ekspertīzes jomas, kas ir 6. klasterim būtiski, teiksim, šis multi-actor approach vairākos konkursos. Tas nozīmē, ka jābūt ir dažādu jomu speciālistiem, kuri strādā pie šīs vienas problēmas. Kā arī ļoti tiek uzsvērts, ka jāiesaista mazie un vidēji uzņēmumi, kā arī dažādi nozares partneri, kas palielina projekta ietekmi. Līdz ar to arī šī projekta rezultātu izmantošanu, par ko daudz un dikti stāsta Eiropas komisija, jo ir rakstīti vairāki projekti, ir realizēti vairāki projekti, taču svarīgākais, kas tiek šobrīd mērīts, ir, vai tie rezultāti tiek izmantoti un vai jūs savu projektu balstat uz kādu iepriekšējā projekta rezultātiem. Par projektu veidiem. Tas arī ir viens no veidiem, kā no paša sākuma saprast, kurā konkursā jūs vēlaties startēt. Tātad ir 3 pamatveidi – Research Innovation Action, Innovation Action, Coordination Support Action. Pirmais, jeb Research Innovation Action, tas ir klasiskais pētniecības projekts, kas paredzēts pētījumu veikšanai un jaunu zināšanu radīšanai, kā arī jaunu vai uzlabotu tehnoloģiju produktu vai risinājumu izpētei. Un, attiecīgi, šim tipam finansējums ir 100%. Konkursa veids Innovation Action ir no iepriekšējā tipa atšķiras ar to, ka šeit vairāk runa ir par produkta vai pakalpojumu iznešanu tirgu. Šim tipam mērķis ir radīt praktiskus risinājumus, piemēram, dizainus vai prototipus jaunām tehnoloģijām vai pakalpojumiem. Finansējums gan šeit zinātniskajām institūcijām ir šie 100%, savukārt peļņas organizācijām ir 70%. Tāpēc uzņēmumiem ir jāskatās uz šiem tipiem ar tādu skatu, ka jums būs iespēja arī sekt daļu no finansējuma. Kaut gan arī mums ir iespēja pieteikties Latvijā vēl atbalstam šiem 30%, bet tāpat nav 100% apmērā. Un trešais visbiežākais tips ir Coordination Support Action tipa konkursi, kuros nenotiek pārsvarā pētniecība, bet tie ir koordinēti kaut kāda konkrētā jomā, lai veicinātu aktivitātes, kas atbalsta programmas mērķu sasniegšanu, piemēram, sadarbības veidošana, zināšanu pārnese, politikas atbalsts.
Un arī šie tipi projekti ir finansēti 100% apmērā. Šis būtībā ir ļoti labs projektu veids, kur meklēt partnerus, ar kuriem pēc tam startēt arī citos konkursos un kļūt atpazīstamiem un iegūt finansējumu. Jāņem vērā, ka Apvārsnes Eiropa darba programma ir veidota balstoties uz strateģiskiem dokumentiem un mērķiem. Līdz ar to rūpīga stratēģija un politikas mērķu izpēte jums palīdzēs skaidrāk formulēt projektu ietekmi un rezultātus, kas ir būtiski vērtēšanas kritēriji. Tāpat arī uzlabot pieteikumu kvalitāti un padarīt to pārliecinošāk vērtētājiem. Būtībā tā ir tāda ābece, kas jums būtu jāzina. Un tātad šie tie galvenie politikas dokumenti, un katrā konkursā un tematiskajā virzienā ir jau sākumā noteikts, uz kuriem ir jābalstās. Un tā kā 6. klāsterī konkursu ir daudz, tie ir sadalīti tematiskajos virzienos, un katrā tematiskajā virzienā attiecīgi ir savi mērķi, piemēram, bioloģiskā daudzveidība un ekosistēma pakalpojumu mērķi uz zināšanu uzlabošanu un inovācijām, lai aizsargātu un atjaunotu veselīgas ekosistēmas. Visvairāk konkursu ir 2. tematiskajā virzienā par pārtikas sistēmām, un šim tematiskajam virzienam mērķis ir padarīt lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas sistēmas ilgtspējīgākas, izturīgākas un vidē draudzīgākas. 3. tematiskais virziens ir par aprits ekonomiku. Tas veicina pārēju uz aprits ekonomiku un ilgtspējīgu bioekonomiku, būtībā viss par un ap ekonomikas aprit, lai samazinātu atkritumus un palielinātu resursu efektivitāti. 4. ir par tīru vidi un nulles piesārņojumu, kas koncentrējas uz ekoloģisku tīru vidi, risinot problēmas ar ūdens, gaisa un augsnes piesārņojumu. 5. tematiskais virziens ir par zemi, okeāniem un ūdens klimatam piemērotām darbībām. Šeit ir pētījumi un inovācijas, kas stiprina ūdens un sauszemes resursu noturību klimata pārmaiņām. 6. tematiskais virziens ir par izturīgas, iekļaujošas un veselīgas zaļas lauku piekrastes un pilsētu kopienām. Šeit tiek mērķēts uz lauku piekrastes un pilsētu teritoriju noturību un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Un savukārt pēdējais, 7. tematiskais virziens ir par inovatīvas pārvaldības, vides novērojumu un digitālajiem risinājumiem. Būtībā viss, lai tiktu atbalstīts zaļais kurs. Un tas izstrādā pārvaldības un digitālos modeļus, kas atbalsta Eiropas zaļo kursu mērķus un ekoloģisku pāreju. Šajā slaidā var redzēt tādu kā schēmu, kurā no tematiskiem virzieniem tad ir visvairāk šo konkursu, un kā jau minēju, tas ir 2. tematiskais virziens no lauka līdz galdam, farm to fork, arī ar vislielāko budžetu un arī visvairāk grantiem. Tā kā jau konkursi ir atvērušies, tad šobrīd notiek cītīgs darbs pie pieteikuma rakstīšanas. Un šeit arī ir projekta iesniegšanas datumi. Protams, tie arī ir pieejami Funding and Tenders portālā, bet arī šeit ir redzams, ka pārsvarā tie iesniegšanas datumi ir septembrī. Šajā slaidā ir apkopoti top 10 dalībnieki. 6. klāsterī pirmajā vietā Rīgas Tehniskā universitāte, tad viņiem sako nodibinājums Baltic Study Center un Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts. Un top 5 Latvijas projekti ir 6. klāsterī un tematiskās partnerībās. Tad pirmajā vietā ir RTU ar projektu Circle Up. Un tas ir tādēļ, ka viņi, kā redzēt, ir koordinātori šajā projektā, un koordinātori parasti saņem šo lielāko finansējumu daļu. Tad seko Zaļā brīvība ar jaunu projektu TexMat. Tas ir aprits ekonomikas sadaļā tieši. Tad bioreaktors Latvijas koksnes ķīmijas institūts ar projektu ZEST. Šis projekts ir CBE, jeb Circular Bio-Based Europe sadaļā. Un RTU ar Selfilk projektu. Ko mēs esam kā kontaktpunkts izdarījuši, lai palīdzētu atrast lielajā projektu jūklī tieši jums piemērot konkursu? Mēs esam izveidojuši tādu kā prezentāciju ar visiem konkursiem katrā klāsterī un arī 6. lai jūs tā pārredzamāk redzat tēmu. Uzspiežot uz šī kodiņa ir aktīvais links uz Funding and Tenders portāla, kā arī cik projekti tiks finansēti un kāds būs budžets.
bet noteikti Funding and Tenders portālā jau ir jāiet un jāiepazīstās ar to izskatu, lai pēc tam, kad jūs tiekat kādā konsorcijā un jums tur ir jāiesniedz sava daļa, jau jāizpild sava daļa, lai jūs jau esat iepazinušies ar šo portālu. Jau iepriekš minēju, ka tiešām ir liels uzsvars tik likts tieši uz ietekmes sadaļu, kam ir jāpievērš vēl lielāku uzmanību nekā iepriekš. Visur mums, ko mēs esam klausījušies gan informācijas dienās, gan treniņos, tiek minēts, ka šobrīd rakstot projektu ietekmes sadaļai ir jāpievērš vēl lielāka uzmanība, ka to vērtēs daudz stingrāk, kā tieši projekts no pētniecības nonāks līdz reālai ietekmei. Vairs nepietiek tikai rezultātiem, ir jāpierāda, ka šie rezultāti tiks pielāgoti, izmantoti un reāli ietekmēs nozari vai sabiedrību. Jā, tā kā šis tieši tiek vērtēts visaugstāk. Tad nedaudz gribēju atgādināt par šo strateģisko plānu, kas nodrošina strateģisku sistēmu, lai saskaņotu programmas Apvārsnes Eiropa, pētniecības un inovācijas pasākumus vispār ar Eiropas Savienības prioritātēm, atbalstot vidē draudzīgu un digitālu pārēju un uzlabojot Eiropas noturību. Kas ir interesanti, ka katram tematiskajam virzienam, tiem destinationiem, ir norādīts, kāds viņš ir savienots ar kādu no sagaidāmajām ietekmēm. Līdz ar to, ja jūs atrodat to savu konkursu, noteikti izpētiet, kas tieši šajā strateģiskajā plānā ir aprakstīts pirms šī tematiskā virziena, jo viņi ir diezgan labi aprakstījuši, ko viņi vēlas sagaidīt no jums, piesakoties šajā konkursā. Un kā tas izskatās? Ir sarakstīti vairāki klāsteri, un tātad katram klāsterim ir attiecīgi šis aprakstīns un arī aprakstīns tematiskajam virzienam. Viens no rīkiem, ar ko noteikti iesaku iepazīties, ja vēl tas nav izdarīts, ir Care4Bio mājaslapa, jeb tā ir 6. klāstera mājaslapa, kurā atrodami dažādi instrumenti. Tur ir gan informācija par notikumiem, kādi būs šobrīd, gan tādu plānoto pasākumu nav, jo notiek aktīvs darbs pie projektu pieteikuma rakstīšanas, taču tur var atrast vairākus arī pasākums, kuriem ir ieraksti. Un attiecīgi tur informācijas dienas 6. klāstrim vai kaut kāds bija pasākums par multi-actor approach projektiem, ja, tad tur uzspiežot var arī atrast ierakstiņus un paklausīties varbūt tādu sadaļu, kas jums tieši ir nepieciešama. Tur var atrast arī projektu pieteikumu kanvu, jeb ļoti labs veids, kā sastrukturizēt savu domu pa punktiņiem, lai būtu vieglāk pēc tam rakstīt projektu pieteikumu. Kā arī, protams, kā jau sākumā minēju, 6. klāsteris diezgan labi mijās un iedarbojas ar 5. klāsteri un arī Care4Bio kontaktpunkti, kuri ir atbildīgi par abiem klāsteriem, ir apkopojuši konkursu no 5. Kas ir klimats, enerģētika un mobilitāte, kas varētu atbilst arī 6. klāsterim. Tā kā tur arī ir vērts ieskatīties, kā arī noteikti ir informācija par partnerībām, par misijām un par citām programmām, kas varētu būt interesants tieši 6. klāstera tematikai. Jā. Tad vēl šeit ir apkopota tāda noderīga informācija projektu pieteikumu sagatavošanai, kas ir tādas veidnes, kurās jau ir komentāri sarakstīti pieteikumam, ko tad Eiropas komisija sagaida, lai jūs aprakstītu šajās sadaļās. Ir 6. klāstera politikas datubāze, dokumenti par prioritātēm, tēmām, lai jūs varētu vieglāk orientēties, attiecīgi redzot, kurš no politikas dokumentiem jums ir nepieciešams, tad varat šajā datubāzē to atrast. Kā arī bieži vien tie jautājumi, kas mums nāk no dalībniekiem vai varbūt jums rodas, ir atrodami arī šajā frequently asked questions sadaļā, kur dažkārt var ļoti ātri atrast atbildi par pieteikšanos, par procesu, par atbilstību. Taču, kā jau sākumā minēju, droši rakstiet mums, zvaniet mums, tāpēc mēs šeit esam, lai jūs atbalstītu un attiecīgi palīdzētu jums orientēties šajā ceļā. Viena lieta, kas ir noderīga, ja projekta pieteikums jau top
un jūs zinat, ka jūs vēlaties viņu iesniegt, vai jūs esat projektu koordinators vai kāds darba pakas vadītājs, ir iespēja pieteikties projektu pieteikumu priekšpārbaudē. Taču jāņem vērā, ka tas arī nedaudz laika aizņem, tad atrast šo ekspertu, kurš varētu izvērtēt jūsu pieteikumu un attiecīgi sniegt atgriezenisko saiti. Tas nevar būt 2-3 dienas pirms iesniegšanas. Tādēļ ļoti labs veids, tas projektu pieteikums nebūt pavisam gatavs, viņš varbūt arī vēl labojams, taču jāierēķina laiks, ko jūs varētu vēl izmantot labojot pieteikumu pēc ekspertu komentāriem. Tā doma ir, ka jūs saslēdzaties ar ekspertu un viņš attiecīgi jums aci pret aci izstāsta savas ieteikumus, rekomendācijas, kā uzlabot projektu pieteikumu. Noteikti atgādinu arī par to, ka mēs varam izplatīt jūsu vizītkarti jeb vienlapi, kurā jūs varat aprakstīt tās galvenās stiprās īpašības, kas jums ir un ar ko jūs varat piedāvāt potenciāliem konsorcijiem. Ja, kā jau minēju, tas laiks šobrīd ir atlicis diezgan maz, lai rakstītu projektu pieteikumu kā koordinators šajā konkursu kārtā, taču jūs varat mēģināt tikt kā partneri kādā konsorcijā, un viens no variantiem ir izveidojot savu vizītkarti, jeb vienlapi, un atsūtot to mums. Noteikti ir daudz un dažādi veidi, kā to darīt, katram savs, bet ko es esmu pamanījusi, kas noteikti strādā, ja jūs parādat savu komandu, tad tos atslēgas cilvēkus, norādat linku uz mājaslapu, aprakstat savu ekspertīzi un noteikti esat atraduši kādu 1 līdz 3 konkursiem, kuros jūs varētu startēt un atrast vietiņu, kas ir maz diezgan, bet to var atrast, kur aprakstīt tātad, ko jūs varētu piedāvāt konkrētajā konkursā. Tas ir nepieciešams tādēļ, ka koordinatori ir mazāk kā partneri, un partneri tiešām meklē aktīvi savu vietu, savu lomu, un jo jūs konkrētāk norādīsiet, ko jūs varētu darīt šajā konkursā, jo koordinatoram jūs varētu būt interesantāks. Kā arī noteikti informēju, ka ir šobrīd īstais laiks sākt jau domāt par 28. 27. gadu, kad tas nav tik sasteigti kā tagad līdz septembrim. Līdz ar to jau skatīties šo nākamo darbu programmu. Un jaunums ir tas, ka Eiropas komisija ir jau nopublicējuši paši šos melnrakstus, lai nenotiktu klusie telefoni, kā tas bija līdz šim, bet paši varat apskatīt šīs melnrakstu versijas, ņemot vērā, ka tur var būt kādas izmaiņas, un attiecīgi jau saprast, kur jūs varētu 26. 27. gadā piedalīties. Kā arī ļoti labs veids, kā būt informētam par visu aktuālo, ir pieteikties mūsu kontaktlistei. Paldies tiem, kas jau šeit ir. Es redzu, ka daudzi no kontaktlistes arī piesakās vēlākas mūsu informācijas dienām, bet mēs ik pa laikam nosūtam kādus piedāvājumus vai aktualitātes, un noteikti iesaku arī ar mums sazināties, ja jums ir kāda ideja, jo tad vienmēr mums ir šī informācija par jums, un mēs tad atkal viņu varam likt lietā pie izdevības. Paldies par uzmanību. Varbūt jau šobrīd ir kādi jautājumi. Paldies, Lāsma, tev liels par ieskatu par 6. klastera aktualitātēm. Manuprāt, ļoti daudz laba un kvalitatīva informācija. Un, ja kādam no runātājiem ir kāds jautājums, tad droši šobrīd varam pacelt roku un uzdot to Lāsmai. Jā, un ja arī nav, vai arī apdomājaties, noteikti varat arī rakstīt, vai vēlāk piezvanīt. Kā jau teicu, mēs esam atvērti sarunai un norunāt arī varam tikšanos. Jā, paldies! Ja mums jautājumi nav, tad tagad mēs varam iepazīt reālu pieredzi stāstu no Latvijas. Aicinu Anitu Dzelmi no Latvijas lauku konsultācijas centra, lai pastāstītu par projektu Climate Smart Advisors un ilgtspējīgu lauksaimniecību. Sveiciens! Paldies par aicinājumu! Es esmu Anita Dzelmi, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra projektu un attīstības daļas vadītāja. Un kā jau Vaiga minēja, man šodien aicināja pastāstīt
par mūsu pieredzi vispār projektos un arī konkrētāk par projektu Climate Smart Advisors, kurā mēs esam viens no dalībniekiem. Tātad es īsumā pastāstīšu, kas vispār ir Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, pastāstīšu par pašu projektu un tad par izaicinājumiem, iespējām, pieredzi, kāda no mums ir projekta ieviešanā pa šiem gadiem sakrājusies. Tātad Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Es atvainojos, Anita, vai tu dalīsies ar prezentāciju? Ok, jā, tūlīt. Jā. Ir. Redzam. Jā, tad Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, mēs esam uzņēmums, kas darbojas visā Latvijā, un mūsu tad pamatdarbības jomas ir konsultācijas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā, lauku telpas, dažādās aktivitātēs un uzņēmē darbībā laukos un lauku teritorijās. Un mūsu pamat klienti ir attiecīgi lauksaimnieki, mežsaimnieki, zivsaimnieki, lauku iedzīvotāji, zemkopības ministrija, nozaru, nevalstiskās organizācijas, kā arī citas ministrijas un valsts iestādes. Un sniedzam mēs visdažādākos pakalpojumus, tādus kā atbalstu iekļūšanai tirgū, mūža izglītība, attīstība un inovācijas, finanšu konsultācijas un ko nu vēl jūs šai slaidā tik neredzat. Un kopā mēs esam 26 biroji visā Latvijā. Kā jūs redzat, noklājam visu Latvijas teritoriju, un kopā LLKC strādā 420 darbinieki dažādās jomās. Tātad mežu apsaimniekošanā, zivsaimniecībā, lauksaimniecībā un tā tālāk. Un kopā šobrīd LLKC strādā 317 konsultanti. Liela daļa no tiem sniedz grāmatvedības pakalpojumus, bet kas ir, es pat teiktu, pats būtiskākais pienesums no LLKC puses ir šie te visi pārējie konsultanti, kas ir konsultanti lauka attīstībā, zivsaimniecībā, par vides jautājumiem, izglītībā, augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā, ekonomikā un uzņēmēju darbībā. Kāpēc vispār LLKC pastāv, kā jau jūs noprotat no iepriekšējiem slaidiem, tas ir, lai mēs būtu kā atbalsts Latvijas lauksaimniekiem un pārējiem laukos esošajiem gan iedzīvotājiem, gan uzņēmēju darbībai. Kā mēs zinām, katram uzņēmumam ir savi izaicinājumi, un šajā gadījumā ne tikai uzņēmumam, bet arī nozarei, kas ietekmē lauksaimniekus, tātad klimata pārmaiņas, zaļais darījums, jeb tā saucamais Green Deal, paudžu nomaiņa ir ļoti aktuāls jautājums, tāpat arī lauku teritorija iztukšošanās. Ekonomiskā stabilitāte Latvijā gan Covida dēļ, gan kara ietekmē, kas var ietekmēt pārtikas nodrošinājumu, digitalizāciju, tāpat arī nepieciešamība attīstīties dēļ tirgus pieprasījuma, un tas viss noved pie tā, ka mums ir ļoti nepieciešams piekļūt zināšanām, dažādām inovācijām, jaunākajai informācijai, kas vispār notiek nozarē, un būt soli priekšā vai vismaz pirmajā vagonā šiem te visiem procesiem, kas notiek Latvijā, pasaulē, Eiropā un visapkārt nozarē. Un tas attiecīgi ir iemesls, kāpēc LLKC vispār iesaistās projektos. Un šeit šobrīd pie mums ieviešanā ir projekti no dažādām programmām. Mums ir Horizon Europe dažādas projekti, tad ir LIFE projekti šeit vietēji Latvijā. Tad ir inovāciju partnerību projekti arī vietēji Latvijā, ko gan tūlīt jau būs arī starptautiski visticamāk.
vismaz programmas tūlīt tiks izsludinātas, kā arī Interreg programmas ietvaros ieviešam mēs daudz un dažādus, un kas ir pats būtiskākais, tie visi ir paredzēti konsultantu zināšanu attīstībai. Un šeit var redzēt mūsu Horizon projektus. Šeit gan ir uzrādīti gan jau ieviestie, gan aktuāli esošie ieviestie, kas jau ir noslēgušies, no šiem ir 4, un šobrīd ieviešanā mums ir 8 Horizon programmas projekti. Un tas mani noved pie projekta, par kuru es nedaudz ieskicēšu. Viens no tiem ir Climate Smart Advisors, kas principā ir projekts atkal jau konsultantu attīstībai. Mēs gribam, lai mūsu konsultanti ir gudri klimata jomā, lai viņiem ir zināmas jaunākās tendences, jaunākās iespējas un Latvijai piemērotas iespējas lauksaimniecības jautājumos, kas ir saistīti ar klimatu. Un tas šajā projektā notiek caur tīklošanās, mācībām, pieredzes apmaiņu un dažādi cita veida aktivitātēm, kurās pārsvarā piedalās konsultanti. Tad nedaudz par pašu projektu. Tātad tas ir Horizon Europe programmas projekts, kura kopējais budžets ir 18 miljoni eiro. Viņš tiek ieviests un tiks ieviests 7 gadu laikā. Un LLKC budžets tajā visā ir 237 000 eiro. Un kopā šī ir milzīga partnerība. Es teikšu, ka pirmo reizi mēs kā partneris esam projektā ir tik milzīga partnerība, tie ir 73 partneri no 27 valstīm. Jāatzīst, ka vadošajiem partneriem tas ir milzīgs izaicinājums, jo savākt visu to baru, tas nav vienkārši. Bet, acīm redzot, viņi ar to tiek galā, bet es godvārdi viņus neapskatu. Paša projekta mērķis, es atļāvos atstāt angliskos slaidus, es pieņemu, ka visi tāpat šeit esošie saprot angļu valodu, jo bez tā, diemžēl, projektos nekā. Tad paša projekta mērķis ir veicināt konsultantu kapacitāti visā Eiropā, domājot ne tikai par konsultantiem, bet arī par visu apkārt esošo vidi, sauksim to tā. Ja esat pazīstami ar terminu apis, tad tas principā ir viss, kas ir par un ap lauksaimniekiem un zināšanu novadīšanu līdz lauksaimniekam un pretējām saiknēm, protams, arī vajadzību novadīšanu pretēji. Un ir paredzams, ka šis projekts stiprinās konsultantu kapacitāti, mācoties, tīklojoties, veidojot interesu grupas un tam līdzīgi. Un tas notiek visā Eiropā. Šeit tad nedaudz tā ļoti tematiski, tātad, ko tad projekts dara. Viens ir šī kapacitātes stiprināšana, kuras jau minēju, mācoties vienam no otra, tie tiešā saskarē gan online, gan klātienē, dažādos pasākumos, dažāda veida tātad apmācības, gan dzīvajā, gan pēc izveidotiem mācību modeļiem, kas būs pieejami online. Tad ļoti praktiska lieta, kā krātuvē dažādiem materiāliem, kas ir izstrādāti gan projektu gaitā, gan kaut kādos iepriekšējo projektu pieredzēs, sakrātā informācija, gan tam līdzīgi, respektīvi dažādi materiāli gan par konsultāciju metodēm, gan par soft skill, gan par tīri dažādās tematikās esošiem materiāliem, praksēm, dažādiem piemēriem, kas notiek kurā valstī dažādās jomās, un tātad informācijas apkopojums par šo. Un kas es teiktu, ka viens no absolūti būtiskākajām sadaļām ir šī tīklošanās, jeb saskarsme
Savstarpēji, jo konsultanti un ne tikai vispār cilvēki ļoti mācās viens no otra, ļoti mācās no savstarpējām sarunām. Būtiski ir ne tikai nodot informāciju, bet arī tīkloties, sarunāties un dalīties ar savām pieredzēm. Citreiz mums liekas, ko tad mēs te Latvijā zinām, bet īstenībā mēs zinām ļoti daudz, un tad liekas, kāda mums var būt līdzības, es nezinu, ar Portugāles konsultantiem vai Portugāles lauksaimniecību, kur ir vīnkopība un porķu audzēšana un tam līdzīgi. Un izrādās, ka tie pieturas punkti jau tāpat paliek. Problēmas ir tās pašas, lai arī konteksts ir varbūt pavisam cits, bet problēmas saglabājās. Un kopumā tātad varbūt tāds mazliet apkopojums. Tātad projekts darbojas 27 Eiropas valstīs. Kopā paredzēti ir 250 publiskie pasākumi, ir paredzēts tieši saistīt savu darbību ar aptuveni 10 000 konsultantiem, gan online, gan klātienē. Šo 7 gadu laikā ir paredzēts sadarboties ar Eiropas Inovāciju partnerību projektu ieviesējiem un šīm darba grupām. Tad saskarsme ar dažādiem ar klimatu saistītiem cilvēkiem, iestādēm un tam līdzīgi šajā ar klimatu saistītajā lauksaimniecības jautājumos. Kā tas tiek ieviest praksē, tātad ir projekts. Projektam ir 12 lielās tematikas, teiksim, ūdens apsaimniekošana, zālāja apsaimniekošana, augkopība un augsnes veselība un enerģija. Un šo te jūs varat izlasīt augšējā joslā, es visus nepārskaitīšu. Principā šīs ir 12 tēmas, lielās tēmas, ar kurām tiek strādāts. Un ar viņām tiek strādāts pirmkārt katrā no valstīm izveidojot darba grupas par šīm te valstīm šajā brīdī visaktuālākajām tēmām. Latvijā šobrīd tāda ir viena par augsnes veselību, kurā darbojas gan konsultanti, gan arī ir iesaistīti praktiķi un, ja nemaldos, arī zinātnieki par šo te augsnes veselības tēmu un savstarpēji sarunājoties un ejot cauri dažādiem, sauksim tos par projektu gaitā izstrādātiem uzdevumiem. Viņi mācās viens no otra un spēj dot atpakaļ saiti arī pārējiem Eiropas konsultantiem. Un no tā visa tiek veidots, no šīs visas pieredzes attiecīgi pēc tam tiek veidoti ieteikumi politikas veidotājiem. Mēs dalāmies ar citiem projektiem un iniciatīvām. Un attiecīgi šī visa darbība veido tādu kā pieredzi pašu konsultantu attīstībai. Šī ir neliela schēma par to, kā vispār ir veidots projekts. Tātad ir dažādas darba pakas par tīkliem, par zināšanām, un tāpat arī neaizstājami ir arī pati projekta vadība, bet šajā es tā ļoti neiedziļināšos. Ko tajā visā dara Latvijā? Latvijā ir jau notiek, tātad tika apmācīti un vēl tiks apmācīti 3 Climate Smart Coaches. Tas ir, respektīvi, tie cilvēki, kas spēs vadīt šīs darba grupas, par kurām es iepriekš stāstīju, tad kopā Eiropā, no tām Latvijā 5 tiks izveidotas konsultantu interešu grupas. Es jau minēju, ka viena no tām šobrīd ir par augsnes veselību, kā arī iesaistīt 1360 konsultantus tiešā veidā klātienē. Latvijā no 25, tāpat apmācības 12 tematiskajās jomās un saikne ar dažādām Latvijā un ārvalstīs šīm tematiski saistītajām gan organizācijām, gan zemniekiem un tam līdzīgi.
Es atļaušos turpināt ar LKC pieredzi projektos. Un LKC ir projektu partneris Horizonos no 2010. 2011. gada. Es varu mazliet pildīties, protams, bet stipri sen. Un pa šo laiku bet vispār starptautiskajos projektos mēs esam jau, nezinu, no 90. Un pa šo laiku, protams, sakrājusies milzīgi pieredzes. Šobrīd vairāk runāt tieši par horizoniem un par to, tad kā tikt pie partnerības, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi. Viena no svarīgākajām lietām ir tīklošana. Tad esiet atvērti un sarunājieties ar citām iestādēm, organizācijām, kolēģiem, gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, nozares ietvaros un ne tikai. Es iesaku būt patiešām atvērtiem visādām idejām, kas varētu ienākt. Reizēm tās idejas pirms apstulbina, bet pēc tam apdomājot, saprotu, šis tomēr varētu būt noderīgi. Es ieteiktu būt redzamiem, ja jūs dodaties uz dažādiem tīklošanās pasākumiem vai vispār konferencēm un tam līdzīgi, tad esi pamanāms, nevis klusiņām stūrītī nolienam un skatāmies, ko dara pārējie, bet iesaisties dažādās aktivitātēs, sarunās un tam līdzīgi. Viena no lietām, kur LKC arī ir iesaistīta, piemēram, ir Eiropas Lauksaimniecības un lauku konsultantu asociācija, kur mēs esam ļoti aktīvs dalībnieks. Un, piemēram, šāda te veida nozaru asociācijas arī var būt ļoti labs palīgs potenciālo partneru atrašanai. Tad, kad jau esat tikuši līdz projekta plānošanai, tad mums ir bijis dažāda pieredze, un mēs ļoti cenšamies iet tikai tajos projektos, kuros mēs redzam reālu atdevi, jo būsim godīgi aicinājumi. Par cik LKC sevi ir pierādījis, acīm redzot, kā labu partneri starptautiski, kad aicinājumi piedalīties projektos mums ir diezgan daudz, un mēs stipri izvērtējam, kur iet, kur neiet, un attiecīgi kas. Un tad pirmie jautājumi ir, tad kas ir tas, kāpēc mēs vispār to darām. Un tad, kad plānojat šo projektu, tad noteikti pievērsiet uzmanību vai aktivitātes, kuras ir paredzētas projektā, vai tās ir, es viņas nosaucu par adekvātām, bet principā vai tas ir kaut kas jums piemērots, ja tas ir kaut kas pilnīgi citā kosmosā, kur attiecīgi varbūt pēc tam jums nāksies lauzīt galvu, kā vispār kaut ko šitādi izdarīt. Tāpat tās arī, ja jums ir paredzēts aktivitātes, noteikti pieskatiet, vai tam ir paredzēts arī budžets, jo bieži vien ir tā, ka budžets ir viena no pēdējām lietām, ko liek kopā projektos, un tad ir gadījies, kad kaut kam ir aizmirst piešķirt budžetu, vai arī viss tik daudz beigās mainās. Izrādās, ka tev ir aktivitātes, kurās tev nav budžeta, un ir budžets aktivitātēs, kuras tev nav, un tad tur tāds mišungs beigās sanāk. Tad es jau minēju par piemērotību uzņēmumu. Noteikti piedomājiet par to, vai tam būs jēga, ko jūs pēc tam ar to iesāksiet. Un tai pašā laikā droši vien jābūt gan drosmīgiem, lai ļautos mazpazīstamām lietām, jo par ko tad ir projekti? Projekti ir lielākoties par inovācijām, par jauninājumiem, par jaunu informāciju, jaunu pieredzi, un iet pārliecināti projektos, kuros es jau visu zinu, vai tam ir jēga, tad, manuprāt, ir vairāk jēga ļauties arī tādām lietām, ka tu zini, ka kaut kur kaut kas tam līdzīgs notiek, un ļauties tam un skatīties, vai tas mums arī būs noderīgi. Un tāpat noteikti ir svarīgi iedomāt, kas tad tam ar to visu notiks, ko mēs iesāksim ar to, kas projektā ir izdarīt, vai mēs darīsim darīšanas pēc, ja mēs pēc tam to kaut kur izmantosim reāli ar klientiem, ar
ar dažādiem procesiem, kas mūsu uzņēmumā mainīsies no tā, ka mēs šajā te projektā piedalīsimies. Kāda tam ir jēga? Kam no tā ir jēga? Vai jēga ir dalība un naudas apgūšana, kas, manuprāt, ir diezgan muļķīgi, vai jēga ir tā satura veidošanā, ko mēs pēc tam no tā iegūstam. Tāpat arī kas ir ieguvēji, vai tie ir mūsu klienti, vai tie ir konsultanti, vai tas ir tad izpratnes veidošana kopumā par dažādām tēmām. Tātad arī kas no tā visu iegūs ir ārkārtīgi svarīgi, kā arī mēs vienmēr domājam, kādus pakalpojumus mēs no šīs dalības projektā varam attīstīt un kas no tā pēc tam būs mūsu klientiem, kādu labumu, teiksim, ko iegūs zemnieki. Un ar ko saskaramies ieviešot, ir tātad viens ir dažādā izpratni par darāmo. Bieži vien ir tā, ka pirmkārt ir dažādi valsts, dažādi konteksti, tad arī praktiskā un zinātniskā pieredze arī mēdz būt dažādi. Mums ir bijis tā, ka mēs paņemam anketu, kur mums ir jāizplata zemniekiem un jāuzdod viņiem jautājumu. Mums liekas, ka Dievs, tie zemnieki padomā, ka mēs esam stulbi, jo bieži vien tie jautājumi ir tādi, ka tur kosmosā. Tāpat klasiskā problēma par maz ieplānots finansējums. Es redzu, jo man gaidas to beigšu. Tāpat arī lielākas gaidas nekā sākotnēji domāts. Un, tas ir tas, ka projektu plānojot, tu saproti kaut ko vienu, bet tad izrādās, ka tas viss apauga ar tādu, nezinu, papildus vilnu un ir daudz vairāk lietu, ko darīt. Un ir arī bijuši projekti, kuros ieviešanas gaitā mainās ieviešamais, un tad tu spēj tik skriet tam visam līdzi un mēģināt saprast, kas vispār notiek, un vai tiešām tam šādā kontekstā ir jēga no tā, ko mēs sākotnēji bijām domājuši. Un klasiskais jautājums, kas šito visu darīs, jo tad, kad projektu apstiprina, tad mēs saprotam, šī brīža kapacitāte varbūt ir par īsu, meklējam jaunu cilvēku vai apmācam esošos jau. Un tas nevienmēr ir viegli, jo katra projekta konceptā ir jāiedziļinās, viņš ir jāizprot, viņam ir jāsaskata jēga, jo bez jēgas, protams, cilvēkam ir grūti kaut ko darīt. Un kā piemēru es varu par iebraukšanu konceptā, piemēram, projektā, par kuru mēs runājām tikko, šī ir vārnīca projekta saīsinājumiem, un es nezinu, cik ilgi tajā projektā ir jānostrādā, lai izprastu, kas ir PIP un MIP un TTT, un gandrīz katru reizi darbojoties ar kaut kādiem jautājumiem, tev atkal un atkal ir jāskatās, kas ar to vispār bija domāts. Un tas arī paldies no manis. Es jums nevēlēšu veiksmīgu projektu uzrakstīšanu vai tam līdzīgi, bet jau ieviešanu, jo tas droši vien ir nākamais solis, ko mēs visi vēlamies un sagaidām, un tāpēc veiksmīgi. Un ja ir jautājumi, droši. Lieliski, Janita, paldies tev par ļoti iedvesmojošo un ļoti interesanto projektu piemēru. Manuprāt, tiešām viens no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem, ko mums ikdienā uzdod, ir kā atrast partnerus. Un tad man ļoti patīk tas, ka tu apstiprināji, ka tiešām šie tīklošanās pasākumi ir tāda noteikti neatņemama sastāvdaļa. Tāpēc piedalāmies šajos tīklošanās pasākumos, esam aktīvi, esam pamanāmi, un tas noteikti kādā brīdī novadīs pie veiksmīga rezultāta. Varbūt kādam ir kāds jautājums? Ja mums jautājumu nav, tad turpināsim mūsu informācijas dienu. Un nākamā prezentācija mums ir par Eiropas Savienības misijām, par to mērķiem un par iespējām Latvijas dalībniekiem. Un šeit es aicināšu savu kolēģi Mariju Kiršteini jums pastāstīt par augsnes misiju un par ūdens un okeānu misiju. Jā, paldies, Saigu. Es padalīšos ar savu prezentāciju. Vai viss ir labi redzams? Jā, redzam.
Jā, tātad Apvērsnes Eiropa Nacionālajā kontaktpunktā es atbildu par Eiropas Savienības misijām, un šodien tad vairāk fokus būs uz 2 no tām. Tā ir augsnes misija un okeāna misija, tā kā tas atbilst arī mūsu šodienas pasākuma tēma tikai par pārtiku, bioekonomiku un vidi. Un tātad, jā, ļoti labi jau zinām Apvērsnes Eiropas struktūru, taču misijas šajā struktūrā nav nekur redzamas, kas ir saistīts ar to, ka misijas ir kaut kas nepastāv tikai apvērsnī, bet ir arī citās Eiropas finansēšanas programmās, arī plānošanas dokumentos un prioritātēs. Tostarp misijas, piemēram, eksistē arī LIFE programmā. Un tematiski misijas ir saskanīgas ar dažiem klasteriem no 2. pīlāra, un pašlaik ir 5 misijas. Viena no tām ir veltīta veselības jomai, tā ir misija vēzis. Savukārt pārējās 4 misijas ir veltītas vides un klimata tematikām. Tās ir tātad klimata neitrālo un viedo pilsētu misija, pielāgošanās klimatu pārmaiņām, okeānu un ūdeņu misija un augsnes misija. Un svarīgākais ir tas, ka misijām apvērsnī ir sava sadaļa darba programmā, un lai arī struktūrā tās varbūt neparādās, tomēr tām ir savi konkursi un arī savs finansējums. Un šobrīd, kā jau mana kolēģe Lāsma minēja, ir publicēta jaunā darba programma un konkursi jau ir atvērti labu laiciņu atpakaļ maijā un ir pieejami iesniegšanai. Un kopumā Apvērsnes Eiropa darba programmā tieši 2025. gadā ir atvēlēti 7,3 miljārdi eiro. Un savukārt no visa šī budžeta 5 misijām ir piešķirti 663 miljoni eiro. Un šajā slaidā ir vairāki aktīvie linki. Tātad pirmais links ir uz visām darba programmām apvērsnī, tad nākamais ir tieši Eiropas Savienības misijām, un savukārt pēdējais links ir darba programmas ceļvedis, kas ir kopumā vienkārši noderīgs dokuments, lai palīdzētu un norientēties darba programmā, it īpaši, ja ar to saskaraties pirmo reizi. Un šajā slaidā redzami Latvijas panākumi misijās, un tātad mūsu top 10 dalībnieki tieši misiju sadaļā. Un turklāt, kā redzams, dalībnieku ir diezgan daudz, un tie pārstāv gan universitātes, gan ir arī institūti, gan arī pašvaldības plānošanas reģioni, un nevalstiskās organizācijas biedrības un arī privātā sektora pārstāvji. Līdz ar to, domāju, ka droši varam teikt, ka misijas ir pieejamas ikvienam, un nevajadzētu no tām baidīties. Kā kopumā misijas atšķiras no citiem Horizon Europe klasteriem? Katrai no misijām ir skaidrs mērķis, tas ir definēts noteiktā laika posmā, un šobrīd tas misiju īstenošanas termiņš ir 2030. gads, kas, protams, padara misijas ļoti ambiciozas, bet vienlaikus tās dalībniekiem arī, protams, paver iespējas īstenot gan pētniecības aktivitātes, gan inovāciju izstrādi. Un tajā pat laikā ir ļoti svarīgi ņemt vērā, ka apvērsnī misijām ir ļoti līdzīgi spēles noteikumi kā klastera konkursos. Tas nozīmē, ka, lai piedalītos, jums būs arī nepieciešams konsorcijs, kurš sastāvēs vismaz no 3 partneriem, kas pārstāvēs vismaz 3 dažādas valstis. Realitātē es neesmu redzējusi šādu gadījumu, kur būtu tikai 3 partneri. Parasti tas ir krietni vairāk, tie ir 10, 15 partneri, bet jā, šis te ir minimālais nosacījums. Un 4 no 5 misijām ir saskanīgas ar zaļo kursu, kā arī ir virkne citu plānošanas dokumentu, bet šeit varbūt nevajadzētu sabīties no tā dokumentu apjoma, jo darba programmā būs pieminēti šie politiskie dokumenti, kam ir jāpievērš īpaša uzmanība tieši tajā misijā vai tajā sadaļā, kurā jūs vēlaties startēt. Un misiju gadījumā darba programmā sākoties katrai šai misijas sadaļai būs neliels apraksts par šo konkrēto misiju, būs izskaidroti misijas mērķi un arī politiskais konteksts, un kā arī katra konkrētā konkursa aprakstā jau parasti tiek pieminēti šie politiskie dokumenti, ar kuriem saskan šis konkurss. Un līdz ar to, jā, kad esat izvēlējušies jau konkrētu konkursu, šim būtu svarīgi pievērst arī pastiprinātu uzmanību, lai jūs saprotat šo politisko kontekstu.
Un, jā, tad šodien mūsu tematika ir par pārtiku, bioekonomiku un vidi, tāpēc fokusējamies uz 2 misijām, augsnes misiju, jeb Soil Deal for Europe, un okeānu misiju, kas ir Restore Our Ocean and Waters. Un augsnes misijas virsmērķis ir radīt 100 izmēģinājuma vietu, jeb living labs un demonstrācijas vietu, jeb lighthouses, kas kalpotu par tā kā inovāciju un jauno pieeju testēšanas un demonstrēšanas vietām. Un katrai misijai eksistē arī sava mājaslapa. Un ja jums ir tematiski saistoša tieši kāda no šīm misijām, tad aicinu apmeklēt arī misijas mājaslapu, jo tajā ir apkopota informācija gan par tuvākajiem plānotajiem pasākumiem, gan augsnes misijai, piemēram, ir apkopoti arī projekti, kas šobrīd jau ir saņēmuši finansējumu šajā programmā, un tāpat ir arī atsevišķa sadaļa, kas ir veltīta Living Labs, un tajā var apskatīt projektus, kas ir saņēmuši finansējumu iepriekšējos Living Labs uzsaukumos. Jo parasti šie uzsaukumi īstenībā piesaista diezgan daudz interesantus un ir diezgan liela konkurence tajos ir. Un vēl arī ir cita noderīga informācija, piemēram, misijas statistika, un links uz misijas mājaslapu ir pieejams arī šajā slaidā, un mūsu prezentācijas pēc šī pasākuma tiks publicētas Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā. Tad varēs arī visus šos linkus droši izklupšķināt nesteidzīgi. Jā, šeit ir apkopoti 4 apjomīgākie projekti, kas piedalās augsnes misijā, un man vienmēr patīk piemēri, kad vienā projektā piedalās pat vairāki dalībnieki no vienas valsts, šajā gadījumā tātad no Latvijas. Un, piemēram, te ir redzams, ka bioservices projektā ir 2 dalībnieki, kas labi parāda to, ka vienā projektā var būt vieta arī vairākiem dalībniekiem no vienas valsts, un ir redzēti arī projekti, kuros ir, piemēram, pat 3 dalībnieki no Latvijas, kuri visi pārstāv dažādas jomas. Tā var būt, piemēram, universitāte, tad kāds privātā sektora pārstāvis un kāda nevalstiskā organizācija. Līdz ar to, jā, šis arī ir noteikti par sadarbību. Un šeit ir redzams šī gada konkursu apkopojums, un šogad augsnes misijā ir 13 konkursi. Lielākā daļa no konkursiem ir tieši Research and Innovation Actions tipa konkursi. Par šiem tipiem Lāsma jau stāstīja nedaudz iepriekš, un šogad ir šī konkursa veidi ir 10, savukārt vēl 3 konkursi ir Coordination Sport Actions tipa uzsaukumi. Un pirmais konkurss šajā slaidā ir veltīts Living Labs izveidei, un šajā darba programmā Living Labs konkurss ir veltīts degradētām augsnēm, un konkursam vienam projektam ir paredzēts lielāks finansējums nekā citiem projektiem. Tas ir saistīts ar to, ka vienā projektā ir jāizveido vairākas šīs Living Labs, jeb demonstrācijas vietas, un konkursa nosacījumos ir minēts, ka tām ir jābūt 4 vai 5 demonstrācijas vietām. Un konkursu nosacījumi ir pieejami kā darba programmā, tā arī Funding and Tenders portālā, kurā jūs varat nonākt klikšķinot uz aktīvajiem konkursu identifikatoriem, kas ir šajā slaidā. Tad arī var iepazīties ar detalizētiem nosacījumiem. Šeit ir redzami vēl daži nosaukumi konkursiem aktuālajā darba programmā un arī 3 Coordination and Support Actions konkursi, par kuriem minēju. Un šajā slaidā ir vēl 2 konkursi, kas ir veltīti Living Labs un arī ģeogrāfiskā pārklājuma paplašināšanai. Tātad viens no konkursiem nosedz kontinentālo, boreālo un Alpu reģionus, un savukārt otrs fokusējas uz augsnes stāvokli Arktikā, Latīņamerikā un Karību reģionā. Un šie konkursi ir tā saucamie two-stage konkursi, kas nozīmē, ka tas notiek 2 daļās, un pirmā kārta noslēdzas jau 4. septembrī, līdz kuram būs jāiesniedz pirmā projekta daļa, kas ietver excellence un impact kritērijus. Tātad, un tālāk pilna projekta versija būs jāiesniedz tikai tiem dalībniekiem, kuru projekts pirmajā kārtā būs saņēmis virssliekšņa vērtējumu, un tad attiecīgi otrā kārta noslēgsies jau nākamā 2026. gada februārī. Otra misija, kas ir atbilstoša šodienas tematikai, ir okeānu un ūdeņu misija ar virsmērķi atjaunot okeānu un ūdeņu veselību.
fokusējoties gan uz bioloģisko daudzveidību, gan aprites principiem un arī attīstot tā saucamo zilo ekonomiku. Un arī šai misijai ir sava mājaslapa, kur var atrast noderīgu informāciju. Un šeit arī ir pieejams links uz šo mājaslapu. Šī misija arī saskana ar Eiropas Savienības stratēģijām un prioritātēm, un principā šie dokumenti izskaidro, kāpēc tie konkursi ir tieši tādi, kādi tie ir, jo caur tiem Eiropas komisija vēlas sasniegt šos mērķus. Līdz ar to izvēloties kādu noteiktu uzsaukumu, vēlreiz aicinu rūpīgi iepazīties ar šiem dokumentiem. Okeāna misija piedāvā arī tādu iespēju, kā iesniegt savu aktivitāti, kas ir saistīta ar okeāniem un ūdeņiem, lai pievienotos tā saucamajai misiju hartai. Un šeit ir atrodams links uz šādu interaktīvu karti, kurā šīs iesniegtās aktivitātes ir apkopotas, un tās var būt saistītas gan ar pētniecību un inovācijām, gan datu uzkrāšanu, gan iedzīvotāju iesaisti un citām jomām un aktivitātēm. Un šis ir tāds veids, kā popularizēt gan jūsu aktivitātes okeāna un ūdeņu tematikā, gan arī atrast kādas aktivitātes vai arī sadarbības partnerus, kas arī darbojas līdzīgā jomā. Un tāpat arī tad jūs varat iepazīties, kādas aktivitātes vēl, piemēram, tiek īstenotas Latvijā, kas ir jau iesniedzis šajā hartā savu darbību. Un, lai padarītu misijas sasniegumus nedaudz fokusētākus, mērķētākus, misija ir iedalīta tādās tā saucamajās bākās, kas ir Mission Lighthouses, un kopumā tie ir vienkārši misijas reģioni. Ir Atlantijas Arktikas reģions, Vidusjūras reģions, Baltijas Ziemeļjūras reģions, kas būtu tāds atbilstošākais mums, un arī Donavs. Un attiecīgi darba programmās kādreiz ir arī faktiski katrā darba programmā ir vismaz viens uzsaukums, kas ir veltīts tieši kādam no misiju reģioniem. Un šeit, piemēram, ir redzami šīs darba programmas uzsaukumi okeānu un jūru tematikā. Tātad konkursi jau ir atvēršies ar iesniegšanas termiņu līdz 24. septembrim, un šajā misijā ir arī vairāki Innovation and Action tipa konkursi, kurus mēs šogad gan neredzējām augsnes misijā. Un tematikas ir veltītas gan ostām, gan salām, figurē Silvija parki, un, protams, arī digitālā pārēja ir integrēta arī šeit. Un, tostarp kā viens no tādiem šīs misijas virsmērķiem ir digitālā dviņa izveida. Līdz ar to ir arī konkursi, kas veltīti šim. Un vēl viena svarīga lieta, ko es nepieminēju, ir aktīvais links, kas atrodas virs šīs tabuliņas. Tas ir links uz Eiropas komisijas informācijas dienām, kurās Eiropas komisija detalizēti stāsta par katru no šiem uzsaukumiem, kā arī atbild uz jautājumiem par šiem konkursiem. Līdz ar to, ja ir izdevies identificēt to interesējošo konkursu, tad varbūt ir noderīgi paskatīties informācijas dienas ierakstu, droši vien ne visu, bet pārtinot tieši uz šo jums interesējošo konkursu un tad paklausīties, ko Eiropas komisija par to stāsta un arī kā atbild uz jautājumiem. Šeit ir atlikušie 2 konkursi okeāna tematikā, un pirmais konkurss veltīts tieši katrai misijas bākai jeb reģionam, un tāpēc attiecīgi tiks finansēti 4 projekti, atbilstoši katrai šeit misijas bākai, un Eiropas komisija tātad arī sagaida, ka katram reģionam būs viens projekts, tā skaitā arī viens projekts Baltijas jūras reģionam. Šobrīd vasarā to tīklošanās pasākumu, protams, ir krietni mazāk un ir tomēr atvaļinājuma laiks. Taču maijā notika kontaktbiržas pasākums, un pēc šī pasākuma ir palikusi aktīva tīklošanās platforma, kuru var izmantot partneru vai konsorciju meklēšanai. Tā būs aktīva līdz pat 30. septembrim, un platformā ir iespēja izvietot savu sadarbības piedāvājumu, kā arī apskatīt citu izvietotos sadarbības piedāvājumus, ja jūs zināt, ko konkrētu jau jūs meklējat. Un šis varbūt ir tāds diezgan pasīvs partneru meklēšanas veids, tomēr, ja tāda iespēja ir, es noteikti iesaku izmantot un veltīt dažas minūtes laikā, lai šo sadarbības piedāvājumu izvietotu šajā mājaslapā. Un vēl viena platforma,
kas darbojas pēc līdzīga principa, kur jūs varat meklēt partnerus, ir veidota SoilL projekta ietveros, kas ir tāds augsnes misijas projekts, radīts, lai atbalstītu šīs misijas ieviešanu un mērķu sasniegšanu. Līdz ar to, ja jūs interesē kādi konkursi tieši augsnes misijas ietvaros, tad noteikti var reģistrēties un atstāt informāciju par sevi, un tāpat arī pārskatīt, ko piedāvā citi. Un šī SoilL projekta mājaslapa kopumā ir diezgan noderīga tieši arī, lai sekotu misijas aktivitātēm. Tāpat arī mājaslapā tiek publicēti dažādi informatīvi pasākumi, kuriem iesaku pasakot līdzi. Vēl viena ļoti laba ziņa ir tāda, ka Eiropas komisija ir nolēmusi padarīt darba programmas plānošanas procesu caurspīdīgu, cauredzamu, un ja agrāk visi melnraksti bija ar tādu ļoti augstu slepenības pakāpi un konfidenciāli, tad tagad tie tiks publicēti, un šobrīd jau notiek darbs pie nākamās darba programmas izstrādes. Tā būs darba programma 2026. un 2027. gadam, kas ir pēdējā darba programma šim plānošanas periodam, un aktuālais melnraksts arī misijām šobrīd ir publicēts un ir pieejams klikšķinot uz linka šajā slaidā. Un svarīgi, protams, ņemt vērā, ka tas ir melnraksts, un programmas labošana un papildināšana joprojām tiek veikta. Taču tāpat noteikti ir vērts ieskatīties, lai saprastu, kādi ir plānotie tematiskie virzieni šajā darba programmā, jo paspēt iesniegt projektu šobrīd atvērtajos uzsaukumos varētu būt ļoti izaicinoši. It īpaši, ja jūs sākat no nulles un esat tikko šim pievērsušies. Taču sagatavoties šai nākamajai darba programmai varētu būt diezgan iespējami. Un, liels paldies par uzmanību, un saprotu, ka informācijas apjoms apvārsnī nav mazs, taču orientēties tajā visā noteikti ir iespējams, tāpēc arī aicinu nebaidīties un mēģināt. Savukārt, ja ir nepieciešama palīdzība saprast, kurš uzsaukums ir tieši jums atbilstošākais, tad aicinu arī nekautrēties sazināties ar Nacionālo kontaktpunktu, un tad noteikti atradīsim iespēju vai nu norunāt tiešsaistes vai klātienes tikšanos, lai jau individuāli izrunātu visas nianses un saprastu, kas tad ir jums tas atbilstošākais. Bet, liels paldies un lai veicas! Lieliski paldies tev, Marija, par misiju pārskatu. Droši, kā Marija teica, rakstiet viņai, ja rodās kaut kādi papildus jautājumi. Droši varat arī tagad pacelt roku, ja varbūt ir kāds jautājums, ko šobrīd vēlaties uzdot. Un man vienmēr patīk, kā Marija saka, ka šīs nav neiespējamās misijas, tad Latvijai tiešām ir iespējas piedalīties šajos misiju projektos. Un tagad es aicinu Dagniju Lazdiņu no Silavas, un viņa jums pastāstīs par savu pieredzi augsnes misijas projektos. Jā, labdien! Tā, tad es tagad mēģinu dalīties ar savu ekrānu, ceru, ka tas izdosies veiksmīgi. Ir viss kārtībā, jūs redzat divus vai vienu? Tā, šobrīd mēs neredzam prezentāciju pilnā ekrānā. Nav pilnā, es to samainīšu. Jā, tagad ir pareizi, ja? Jā, tagad ir pareizi, paldies. Labi, skaidrs. Tad es tiku aicināta dalīties pieredzē par to, kā mēs iesaistījāmies šajā konsorcijā, kā mēs tikām uzrunāti un kā mēs vispār tur nokļuvām. Tāpēc tas mans stāsts vairāk būs par to ceļu uz šo augsnes misiju un nedaudz mazāk tieši par tām aktivitātēm, ko mēs veicam šajos divos pētījumos. Var būt dažādi, es pilnībā piekrītu tam, ko Anita stāstīja par tiem ceļiem, kā nonākt konsorcijā un kā atrast partneris un kā tas veidotos. Tie ceļi mums līdz šim ir strādājuši, bet šīs divas augsnes misijas ir tādas neparastākas un tas ceļš ir bijis bišķiņ savādāks. Tātad invest soil, investējam best vislabākajā veidā un augsnē, kā arī bioservices, kas ir bioloģiski servis un ekosistēma pakalpojumi. Un abos divos no šiem te projektiem es esmu vietējais Latvijas koordinators, mēs esam viens no partneriem. Tagad par visu pēc kārtas. Tātad divi projekti, Silava un vēl partneri no Latvijas, Rīgas meži un arī meža pētīšanas stacija. Bet cik meža pētīšanas stacija un Silava ir saistīta, tad pēc tam meža pētīšanas stacija jau mums kļuva par regulāro parasto partneri. Tā kā dalībnieku zem vienas Silavas cepures.
Vairākas reizes šeit tika uzsvērts tas geogrāfiskais pārklājums. Patiesībā tā mūsu dalība šajā te augstas misijā ir zināmā mērā saistīta arī ar coverage, kā saka, ja? Lai būtu pārklājums. Lūk, un stāsts sākās ļoti skaistā datumā, 2022, kad manā e-pasta kastītē iekrita vēstule no Spānijas, no Spāņu universitātes, kā viņi veido konsorciju, ka viņi jau ir uzrakstījuši projektu, bet viņi ir sapratuši, ka viņiem tomēr vajag to Nordiku vai Baltiku, kā nu kurā veidā to traktē, ka viņiem vajag šo pārklājumu un ka viņi ir paskatījušies, ka mēs Latvijā visu kaut ko daram. Un kas ir interesanti, ka mūs atrada caur agromežu saimniecību. Tad mēs jau 10 gadus veicam dažādu veidu aktivitātes, kas ir saistīts ar agromežu saimniecību, kas nozīmē jēgpilna koku audzēšana lauksaimniecības zemē kopā ar lauksaimniecības kultūrām vai palīdzot tām. Un caur šo mēs tikām atrasti Soil Missionam. Nu, lūk. Tad pat cik bija tas stāsts par to, ka vajadzēs arī izmēģinājumu vietas un vajadzēs demo vietas, un mēs zinām, ka mums ir jau skaisti izmēģinājumu objekti zinātniskās izpētes mežos, kas ir ilgtermiņa vietas, kur ilgtermiņā jau notiek aktivitātes, tad mēs uzrunājam kolēģis no meža pētīšanas stācijas. Nu, lūk, un tādu veidojot šo pieteikumu šajā konsorcijā, tad šī pirmā projekta pieteikuma vadošais partneris teica, jā, bet mums te Spānijā vēl viena mūsu kolēģi arī veido pieteikumu, vai jūs būtu gatavi iesaistīties arī tāda veida aktivitātēs. Tātad šis jau ir vairāk par to bioloģisko lomu, par to augsnes daudzveidību un tam līdzīgi. Un tur, jā, un varbūt jums ir arī padomā kāds labs industriālais partneris. Silava atrodas Salaspilī. Tas bija tāds brīdis, kad viņam bija jādomā arī par to laiku un visu pārējo, un mēs bijām, saprotiet, tas bija 22. gada 30. marts, kad bija tāda sajūta, ka vispār drosmīgi cilvēki, kas vispār mūs uzrunā, zinot, kur mēs esam geogrāfiski. Tad, jā, mēs paskatījāmies, tāpat tuvu Rīgas meži, mums jau bija sākusi veidoties sadarbība ar Rīgas mežiem, mēs uzrunājām Rīgas mežus, vai jūs negribētu, vai jūs varētu, tad mēs pētam, jūs parādat, kurā vietā jums interesē vairāk informācijas par jūsu mežiem, un tad mums būs visiem kopā labums. Un tā mēs startējam 2 partneri no Latvijas, Silava un Rīgas meži. Tas ceļš, protams, ka nav īss, paiet gandrīz gads, kamēr uzraksta, kamēr novērtē un kamēr vispārējais. Tad sanāk tā, ka mēs esam uzrakstījuši to pieteikumu, mēs esam izdomājuši, kā būtu vislabāk, un tad paiet gads, un tikai tad mēs tiekam pie īstenošanas, ja mēs vispār tiekam pie īstenošanas. Un rezultāts bija tāds, ka man patika, kā bija uzrakstīts pieteikums, es cerēju, ka būs labi, un bija labi. Un mēs esam abos divos. Un vienā mēs esam vairāk... Neatbildēja man. Jā, kāds kādam nav atbildējis. Tātad vienā mēs esam vairāk uz minerāla augsnēm fokusējušies, tātad Latvijas meži uz minerālajām augsnēm, un otrā savukārt, lai būtu balans, tad lai nebūtu tas pats un nepārklātos, tad mēs vairāk skatījāmies uz organiskajām augsnēm, ar ko Latvija arī ir ļoti bagāta. Tātad bioservis ir vairāk organiskās un besoils ir vairāk minerāla augsnes. Tas pirmais izaicinājums patiesībā, kad tiek pie tā projekta, un par ko var jau īstenībā domāt jau no paša sākuma, bet no sākuma jau neviens neprasa. No sākuma viss notiek angļu valodā. Un tad, kad es ticu pie tā projektiņa, tad saprotu, ka tev tas viss ir jāmēģina arī izstāstīt pārējiem latviski. Un tas ir līdzīgi kā ar tām aptaujas anketām, kuras pilnīgi parakstos zem tā, ko Anita teica, ka tad, kad sadarbības partneris kaut kur citur ir izveidojis anketu, tad viņi vienmēr ir tāda, kas ir viegli saprotama un atbilst tām aktualitātēm un tiem akūtākajiem jautājumiem, kas, piemēram, ir mūsu reģionā, ja visi galvenie partneri ir tur Dienvidē Eiropa. Ja? Lūk, lai veiksmīgi tikām galā, kaut kā iztulkojām, no sākuma mēģinājām tulkot, tā kā ir mehāniski, sapratām, ka nav labi, ka ir jātulko pēc būtības, un mēs šo te projektu nosaukumu iztulkojām pēc būtības, kas latviski ir ietvers augsnes veselības aspektu iekļaušanai politikas veidošanas procesos, augsnes ekosistēmas pakalpojumu, ekonomiskais novērtējums un iniciatīvas ieguldījumiem augsnes veselībā, kur tad mēs visi kopā domājam par to, kādi tad tur tie kritēriji būtu vislabākie, un tad savukārt tas konsorcijas nes to kopīgi izveidoto ideju uz Briseli, politikas pieņēmumu
lēmumu pieņēmējiem, un tad pēc tam caur Briselu tas viss nāk atpakaļ pie mums uz Latviju. Otrais izaicinājums bija tāds, ka mēs bijām projektā pieteikuši Lighthouse, bet izrādījās, ka kas ir Lighthouse un kur viņa būs, drīkst teikt tikai Soils un vēl kāds cits horizonts. Tamdēļ mums bija jāizdomā cits nosaukums. Mēs jau to savu Lighthouse bijām paspējuši nodēvēt latviski par zināšanu bāku. Te es redzēju nosaukumu demonstrācijas vieta, un tā mūsu Lighthouse pārvērtās par case studijiem, labās prakses piemēriem. Kas tālāk notiek? Tālāk mēs ķeramies pie lielās īstenošanas. Vai? Es aizgāju. Jā, es eju apakaļ. Šito te metu nost. Tad tālāk mēs ķeramies pie lielās īstenošanas un skatāmies, kas mums tur jādara. Šis te InvestSoils ir, projekti mēdz būt uzbūvēti dažādi, šis ir tā kā tīkls. Mēs ejam pakāpeniski, bet tas nav garš ceļš, kur mums visu laiku ir milestone, un mēs izdarām milestone un ejam tālāk. Mēs esam savstarpēji saistīti, jo viens darba uzdevums pēc tam sniedz jau tā kā atbalstu nākamajiem. Un pašlaik mēs esam pusceļā, ir definētas labās prakses, bet mums viņas ir jāharmonizē ar citiem māsu un tam līdzīgiem projektiem, pētījumiem, un tāpēc līdz galam tas nav, bet saraksts ir. Jo no sākuma ir skaisti, ka mēs visu to aprakstam, kas tad ir skaisti, un tad mēs sākam skatīties, kā to nomērīt. Un tad ir jāizvērtē tas, cik maksā ne tikai ieviešana, bet cik maksā arī nomērīšana. Piemēram, mūsu demonstrācijas tīklā, kas ir InvestSoil labās vietas, tad mēs rādām šo te rekultivāciju, un mēs salīdzinām turpat blakus augsnīti vienā pusē, kur smilts un grants netika norakti, kaut gan bija paredzēts, ka raktu, un tur, kur tika norakti, un kur jau ir sākušies tie procesi, ka ekosistēma nāk atpakaļ. Jāteic, ka ekosistēma nenāk atpakaļ tāda, kāda viņa bija, bet viņa arī nāk interesanta, un viņa ir īpaša, un tāpēc tur ir sastopams arī īpašas sugas. Tā kā nevienmēr tas, ka cilvēks ir iejaucies, ir pilnīgi visu nojaucis. Bez tā visa mēs papildus vēl rādām un demonstrējam tajās savās bākās arī to, kāda ir ietekme tām, kā mēs mežā veicam savus mežsaimnieciskos darbus, kā mēs sagatavojam stādvieku kociņam, kā izskatās vai neizskatās tur, kur ir veikta mežaudzes ielabošana ar mēslošanu latviski vienkārši runājot, kur patiesībā, kamēr neveic urbu un koku stumbrā, nevar redzēt neko, tad tas ir veikts ļoti videi draudzīgi un saudzīgi. Kā arī mums bija tas gods jau 2004. gada vasarā uzņemt mūsu sadarbības partnerus, un mēs viņiem rādījām gan mūsu mežus, kur apmēram 5 minūšu laikā var nokļūt no pilnīgas slapjas, mitras, organiskas augsnes uz priežu silu un tam līdzīgi to mūsu mikroreljefiņu un to mūsu dažādību. Un, protams, tās lietas, ko mēs esam šajā pētījumā izdarījuši, mēs ļoti labi varam redzēt gan Silavas mājaslapā, gan arī mums ir iefilmēts video failiņš, kā arī lielajā projektu lapā. Ir izveidota platforma, kur satikties cilvēkiem, kas dara kaut kādas lietas saistībā ar augsni. Nevis tie, kas grib kaut ko jaunu darīt, bet tie, kuri jau dara, kā arī tiem, kuri jau dara, popularizēt savus pasākumus. Tā laipni lūgt ieskatīties caur InvestSoil vai arī pa taisno Soil Community platformā piereģistrēties, un tad tur, tā ir viena tāda vērtīga lieta. Savukārt otrs bioservisis. Atkal latviskojām arī pēc būtības, nevis vienkārši mehāniski iztulkojot tieši tāpatās. Šajā te tas pirmais lielais izaicinājums bija izvēlēties, kur tad īsti, kur raksim, kur liksim klimata eksperimentu, kurā vietā to darīsim. Meklējām attālināti, pēc tam gājām uz vietas, aizejot uz vietas, pēc tam vēl vienreiz atradām labākas vietas, un mēs bijām samulsuši, kā tad tā, bet tā, kad mēs uzzinājām, kā iet pārējiem partneriem, tad sapratām, ka mēs esam vēl ļoti, ļoti labi plānojuši. Un šie ir tie jumtiņi un tie rāmīši un tās siltumnīcas, kas mums atrodas Rīgas mežā. Ja jūs kaut kur pa Rīgas mežiem pastaigājaties un kaut ko šitādi ieraugat, tad mēs esam vainīgi. Pavisam mēs strādājām 3, tas ir 5 dažādos zemes lietošanas veidos, jeb apsaimniekošanas apstākļos, es teiktu drīzāk.
kas ir mitras zemes, dabiskās mežs un cilvēku ietekmēts, bet tomēr dabisks bijušās derīgo izrakteņu ieguvas vietas un lauksaimniecības zemes, kā arī dažādās, mūsuprāt, apsaimniekošanas intensitātēs un veselības pakāpēs. Un tad 3x5 ir 15, un mums teica, ka katrā no vietām 10 paraugu laukumu, kas tad tur 150 paraugi, ja? Un tad, kad viss ir tā lēnītēm un pamazām uzrakstīts, un kad mēs saņemam no partneriem šo te paskaidrojumu, kas tad tajā 150 vietās ir jādara, ka tur ir jāvāc šitādi paraugi, tādi paraugi, tad ir tārpi, ir mezofauna, ir makrofauna, ir paraugi uz DNS analīzēm, ir paraugi uz datortomogrāfiju un vēl visādi paraugi. Tad ir šis te opā. Un tad ir tā, ka darbinieki mēnesi dzīvo mežā, kamēr to visu savāc, kamēr to visu izžāvē un kamēr to visu sapako un aizsūta tālāk. Jo tikai mazu daļu no tā visa, kur rezultātu neietekmētu tā starp laboratoriju novirze, mēs veicām tepat uz vietas, pārējos paraugus visi partneri sūtīja kādam citam partnerim, kurš tad bija tas galvenais analizētājs. Un šeit arī bioservisiem tieši tāpatās ir Silavas mājaslapā vietiņa, ir lielā mājaslapa, kā arī ir saite uz pētījumu kā tādu Rīgas mežu mājaslapā. Un te ir interesanti, tāda pieredze mums vēl nebija bijusi, tā mums bija jauna pieredze, ka ir 2 projekti, kuros ir dažādi uzdevumi un ir daļēji pārklājošās komandas. Un tad sanākot kopā ir tāda sajūta, ka mēs visi esam tajos abos projektos. Un tad ir vienmēr tā stipri jāpiedomā, kuri mums ir tikai invest soili un kuri tad mums ir tikai bioservisi, kaut gan pārklājas tikai 8 partneri. Un mēs bijām draudzīgi, mēs esam draudzīgie projekti, bet mēs neesam sisteri, tāpēc, ka mēs neesam vienā uzsaukumā. Iegūms ir tāds, ka šie 8 partneri mēs satiekamies fiziski 2 reizes gadā, kas ir gada sanāksmē, un tad arī tajās neformālajās lietās mēs pārunājām par to otru pētījumu, jo Invessoils mums ir ar lielāku uzsvaru uz ekonomisko novērtējumu un uzņēmējdarbības modeļiem, kamēr bioservis ir uz biodaudzveidību, bet tā saprašana un tā zināšana, kas notiek abos, viņi palīdz īstenošanai. Kas ir apgrūtinājums? Apgrūtinājums ir tas, līdzīgos projektos ir jāiesaista stakeholderi. Un ja valstī līdzīgus projektus ar līdzīgām aktivitātēm ir dabūjuši daudz partneri, tad, salīdzinot ar Vāciju, Spāniju, Franciju un citām lielajām valstīm, mēs jau esam tikai 1,9 miljoni. Un ja izdala ar 3, kas ir apmēram tā ekonomiski aktīvā sadaļa, un tad vēl izdala ar to, kas strādā nozarē, tad nevilšus sanāk, ka mēs uzrunājam vienus un tos pašus cilvēkus. Un tad, kā teica partneri no Šveices, ka viņai ir grūti strādāt ar stakeholderiem, jo viņai ir grūti traucēt cilvēkus viņu darbos, ka viņai vajag to sajūtu, ko viņi dod pretī viņiem, lai nav tā, ka viņa ask for something for nothing, ja? Ka kaut ko aicina, prasa, bet nedod pretī neko. Tas ir tas, un tāpēc mēs arī esam centušies, ka mēs tos lēmumu pieņēmējus uzrunājam, to pašu grupu, to pašu, bet ka tie ir citi cilvēki fiziski, lai vienkārši viņus neapgrūtinātu. Un tās, ka no viena konsorcija izaug nākošais konsorcijas, tas arī ir tiesa. Jā, mēs arī daži jau no esošā atkal domājam par nākamo uzsaukumu, par kuru runāja te pirms manis. Mēs piedalījāmies arī vienā iepriekšējā uzsaukumā, kur mēs gribējām izveidot šo te dabas laboratoriju vietās, kur ir bijuši degumi. Sevišķi tas Dienvidu Eiropai vairāk ir svarīgi. Mums bija gandrīz veiksme. Tad, kam veiksme, kam neveiksme, pārējiem konsorcijiem es saprotu, ka tā bija neveiksme. Mums zināmā mērā veiksme, tāpēc, ka
mēs varējām lietot citu finansējumu avotu, lai iesaistītos aktīvi šī te pieteikuma rakstīšanas procesā un sagatavošanā, un tas mums bija Latvijas mēroga projekta nodevums, un viņš ir virs kvalitātes sliekšņa novērtēts, pie kam vārdos vērtēts ļoti labi, kas ir, īstenībā raksturīgi augsnes un mežu sektoram, kad eksperti uzraksta ļoti labus vārdus, bet ieliek mazus ciparus. Un ja vērtētu pēc vārdiem, tad jau izskatās, ka viss ir labi un ka būtu apstiprināms, bet, kad ieraug to ciparu, tad, brīnies, kā? Bet ir tā, kā ir. Jā, tas tā ātrumā un īsumā viss no manas puses. Paldies par uzmanību, un ja ir kādi jautājumi, tad droši vaicājiet, esmu gatava atbildēt. Jā, paldies, Dagnī, tev par lielisko pieredzes stāstu un par veiksmīgo piemēru, ka no vienas valsts tiešām var iesaistīties vairākas organizācijas vienā projekta konsorcijā. Un kā arī tiešām vērtīga informācija par to, ka šis nosacījums par geogrāfisko pārklājumu dažkārt var ļoti labi nākt mums par labu. Vai kādam no klausītājiem ir kāds jautājums Dagnijai šobrīd? Ko es vēl varbūt piebildīšu, ko es nepateicu, tas ir tas, ka mūsu Baltijas reģions reizēm ir interesants arī caur to, ka viņi skatījās to Nordic Baltic, un Nordic it kā pazīstamāk ir Norvēģi, Zviedri, Somi, bet ja mēs piesaistam konsorcijā Norvēģi, Zviedri, Somas, tad tas pats darbs ir reiz 1,3 koeficients, ja ne reiz 2. Līdz ar to mēs arī tās Baltijas reģions ar to savu algu līmeni arī viņiem esam interesanti, jo mēs neesam mazāk zinoši, bet mēs, diemžēl, esam lētāki. Jā, tas arī noteikti ir dzirdēts fakts apmācību laikā. Šobrīd gribēju vēl pieminēt to, ka mana kolēģe Lāsma ieliks mums pasākuma čatā novērtēšanas anketu, tāpēc, klausoties pēdējo prezentāciju, mēs ļoti novērtēsim, ja jūs aizpildīsiet šo anketu un atstāsiet savu novērtējumu par pasākumu. Bet pasākuma noslēgumā es aicinu Ilzi Laukalēju Broku. Viņa jums pastāstīs par zināšanu un inovāciju kopienu EIT Food un par šīs kopienas piedāvātajām iespējām, ko tās sniedz pārtikas nozarē. Lūdzu, Ilze. Paldies. Tā, es jau slaidus uzliku, ceru, ka var redzēt pa visu ekrānu. Jā, redzam. Jā. Ļoti labi. Vēlreiz jāpaldies par uzaicinājumu un bija prieks klausīties kolēģi stāstījumā. Un šeit, es domāju, no EIT Food puses mēs varam pastāstīt tādā plašākā kontekstā, kā mēs varam palīdzēt ar iespējām varbūt tīri interesantiem, kas interesējas par agrifūdu un grib tīri pasmelties zināšanas, gan arī tiem, kuriem jau ir ideja uzņēmums vēlas reāli piedalīties kādā no projektiem un uzsaukumiem. Tad pašā startā jau, protams, EIT Food kā agrifūda pārstāvniecība, mēs neesam tikai par pārtiku šo food sadaļu, tas arī par lauksaimniecību, jo lauksaimniecība tur, kur tas viss rodas. Un mūsu tas pamats balstās tiešām uz lauksaimniecības pārtikas sistēmu tā kā izaicinājumiem rast risinājumus. Un, jo, ja skatāmies uz to uzņēmējdarbības tādu faktoru, ka arī tīpaši no zinātnes puses, ka mēs Eiropā esam ļoti labi zinātnieki un ļoti erudīti radīt risinājumus un darboties, bet tad, kad pienāk tas brīdis, ka mums vajadzētu vai piedāvā savu ideju iet tālāk uz uzņēmējdarbības pusi, uz komercializāciju, liela daļa to neizvēlas, un arī tāpēc ir tikai šis 3,4% no visiem tiem jaunu uzņēmumiem, kas pārtikas industrijā darbojas, ir nāk no šīs pārtikas sektora. Un liela daļa ļoti bieži zaudē interesi vai iespēju vai gan finansējumu, lai turpinātu savu darbību. Un tad EIT Food ir tas, kas tā kā palīdz motivēt un gan cik nu iespējams finansiāli, gan arī erudītā ziņā palikt un attīstīties. Un tad EIT ir Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta daļa, un kas ir, es teiktu, neatņemama programma no apvākšana Eiropas daļas, un mēs esam viena no 9 šīm kopienām, kas eksistē, tad EIT Food ir tā, kas ir par
pārtiku un lauksaimniecību, bet mums ir vēl par veselību, par izējmateriāliem, par drīz arī iespējams mums būs citu uzsaukumi par ūdeni un citām industrijas ziņām. Bet mēs kā pārtikas ziņā esam tie, kas arī šobrīd Latvijā no 2004. gada ar godu var teikt, ka Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitāte konsorcijā ar Latvijas lauku konsultāciju izglītības centru un arī ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru mēs pārstāvam IET Food un tad motivējam un nododam šo ziņu mūsu ekosistēmai, ko Eiropa mums sniedz. Un tas galvenais mērķis mums ir pātrināt šo inovāciju procesu un uzturēt ekosistēmu dzīvu un jaudīgu uz inovatīviem, tīpaši uz zinātnes vērstiem risinājumiem. Un tas veids, kā šis sadarbības modelis ļoti labi strādā un ko pati var teikt, kā zinātnieks, kas ir jau arī IET Food absolvents, ka tas tiešām ir palīdzējis, ka šī sadarbība galvenokārt tiek vērsta uz tādu iekļaujošu pusi. Tas nozīmē, ja mēs veidojam kādu risinājumu vai vēlamies iesniegt projektu, ka mēs to pārdomājam no tā, ka tas tiešām visiem mūsu ekosistēmas dalībniekiem sniegs labumu, ka mēs nedomājam tikai par mūsu vienu klientu, bet par visām piegādes ķēdēm, par vidi, par ietekmi, un tas ir tas galvenais tāds faktors, kas ne tikai palielina izredzes iegūt finansējumu dažādos projektos, bet pirmkārt jau šo cēlo mērķi palīdz attīstīties visai ekosistēmai. Un mēs darbojamies uz misiju bāzes. Mums ir 3 galvenās misijas, kas galvenokārt pirmā ir par uzturu, par sabalansētu uzturu, jo mūsu uzdevums ir ne tikai paildzināt dzīves gadus, bet paildzināt veselīgos dzīves gadus un kā mēs to varam darīt ar jaunām inovācijām un idejām. Tad ir, protams, ilgspējīga pārtikas sistēmas uzturēšana un riska mazināšana un noturīgāka tāda pārtikas sistēmas izveide. Tas nozīmē, ka mēs ne tikai domājam, kā samazināt, piemēram, piegādes ķēdes vai, piemēram, vairāk skatīties uz ilgspējīgiem risinājumiem savā uzņēmumā, bet domāt par visu kontekstu. Un šīs misijas ir diezgan cēlas, bet, lai viņas būtu realistiskākas, mums ir arī apakšuzdevumi. Un šī uzdevumi, es teiktu, ir ļoti vērtīgi, jo tad, kad tiek izskatīti kādi projekti vai idejas, tad, lai gūtu IET Food atbalstu, tad vislabākajā variantā šām jūsu idejai vajadzētu skart vienu vai ideālā versijā visas 3 šīs misijas. Ja jūs, piemēram, gribat izveidot kādu produktu, tad ir jāpadomā, kā tas varētu atrisināt kādu no IET Food izvirzīto misiju uzdevumiem. Un tas darbības princips, kā arī IET Food strādā, mēs ne tikai sniedzam konkrētas programmas, bet mēs darbojamies arī izglītības faktorā. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti daudz izglītojošu programmu, pasākumu un aktivitāšu. Mums ir vesels, ko es arī tūlīt nākamajā slaidā pastāstīšu, vesels katalogs ar iespējamiem kursiem, gan maksas, gan bezmaksas kursiem, ko var klātienē vai tiešsaitē, jebkur Eiropā apmeklēt un iepazīties. Mums arī uzņēmējdarbības programmas atbalsta, arī inovāciju projektiem atbalsta mehānismi. Un, protams, arī mēs ļoti aktīvi sabiedrības līdzdalībā iesaistamies. Mums IET Food arī ir izveidota šī tā ir kā patērētāju observatorijas datu bāze, ko Eiropā uztur, kur tiek ievākti dati no patērētājiem par dažādām viņu viedokļiem dažādās sfērās, un šos datus var aktīvi izmantot, radot jaunus risinājumus. Un, kā jau minēju par izglītojošo kursu, mums ir vesels kursu katalogs, kas ir dzīves visu gadu garumā. Šie kursi var būt ļoti dažādi. Tie var būt vienas dienas kurs vai kurs, kurš, piemēram, jūs viņā piesakaties, un jums ir dots gads, kura laikā jūs varat viņu pabeigt. Tie ir kursi, kur ir uz noteiktu konkrētām tiešsaites vizītēm vai klātienes vizītēm, kur ir apmācības, un tas konteksts ir tāds, ka
šie kursi var būt, kā piemēram, tūlīt uzlikšu šobrīd diviem aktīviem kursiem ir par šo te aprits agrifūda izaicinājumiem, un otrs ir par ilgspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu. Divi dažādi kursi, kuros var ne tikai iegūt tādas pamatzināšanas par to, kas notiek industrijā, gan no industrijas puses, gan no akadēmiskās puses, bet šī kursa rezultātā galvenais tas, teiksim, tāds āķis ir tas, ka tas tiek virzīts uz uzņēmējdarbību. Kā tad mēs no šiem izaicinājumiem varam rast risinājumus, vai kā no savām zināšanām mēs varam tās pārvērst reālā dzīvotspējīgā idejā, ko pārvērst tirgū. Un ļoti daudz kurs ir tāds bonus faktors, ne tikai jūs, piemēram, piedalāties šajā kursā, jūs iegūstat certifikātu par tā nokārtošanu, bet arī varat piedalīties naudas balvas konkursā, kas ir tāds vēl pozitīvs stimulators, ne tikai iegūt zināšanas certifikātu, bet vēl arī, piemēram, 4000 naudas balvu. Tikai par to, ka profesionāli Eiropas līmeņa eksperti jūs konsultē. Un, ja mēs skatāmies arī, piemēram, šobrīd vēl viena programma, ko es ieteiktu īpaši mūsu Latvijas sievietēm līderēm, tā ir We Lead Food programma, kas varbūt atšķiras no iepriekš varbūt dzirdētas EVES programmas, kas bija vērsta, piemēram, uz uzņēmējām, kas grib attīstīt savu ideju. Šī programma ir vairāk domāta tiešām uz jebkura, var teikt, sektora, ka tas nav tikai uzņēmējdarbībā, tā ir varbūt sieviete pētniecībā, kāda mūsu profesora cienīga vai politikas veidotāja vai kādas organizācijas pārstāve, kuras sajūt tādu kā sevi līderības faktoru vai vēlas izteikti paust savu viedokli un ietekmēt to jau tādā Eiropas līmenī, tad šis kurs būtu paredzēts šīm dāmām, jo kurs ietvaros notiek tiešsaites galvenokārt tikšanās ar visas Eiropas EIT Food dalību valstu sievietēm ar domu motivēt un dalīties pieredzē apmaiņā šajā tīklošanā un veidot arī jau ietekmīgus lēmumus no EIT Food puses. Un līdz ar to jūs ne tikai iegūstat tādu pašpārliecinātību, bet arī jūs tā kā apmāca, kā nodrošināt šo komunikāciju, lai sadzird jūsu viedokli lielākā un plašākā mērogā. Un mums arī ir uzņēmējdarbības programmas. Šīs ir 3, es teiktu, tādas pamatprogrammas, uz ko mēs balstamies. Viņām uzsaukums jāmin šeit ir, ka notiek parasti no decembra beigām, Ziemassvētkiem līdz februārim, bet uz viņām var pieteikties jebkurā brīdī gada laikā. Iejot mājaslapā, viņas ir aktīvas, var aizpildīt formu, un jau tagad, piemēram, augustā var pieteikties. Nav jāgaida līdz decembra uzsaukumam, taču mēs vienmēr, tā kā silti iesakām varbūt uzturēt komunikāciju ar EIT Food komandu vai sociālajiem tīkliem, jo bieži vien katru gadu ir kaut kāda maza niansīta, kas pamainās šajos kursos. Bet kursi ir 3, kas sākas ar pirmo seedbed inkubātoru kursu, kas palīdz jaunu uzņēmumiem vai arī tādiem zinātniekiem, kas tūlīt viņiem ir ideja jau kādas pirmās iestrādes, un viņi grib saprast, kā Eiropas tirgus varētu reaģēt uz šo ideju un inovāciju. Un tad ir Food Accelerators, kurā atkal tieši palīdz šo tehniskās izpildes validāciju kādā no mūsu Eiropas centriem, kur varēsiet jūs iztestēt, kā jūsu tehnoloģija strādā tur, un jums būs mentoru tīkls, kas palīdzēs tādu uzņēmējdarbības ziņā atbalstīt šo idejas virzību tālāk uz citiem tirgiem. Un Rising Food Stars, kas, protams, ir tāda, teiksim, tie, kas jau ir jūtas kā stabili jaunu uzņēmumu fāzē, bet vēlas jau kļūt tādiem kā pārtikas lauksaimniecības industrijas līderiem, kad palīdz jums izstrādāt tādu stratēģiju, kopistiski, lai maksimāli ātri pātrinātu jūsu uzņēmumu tālāku attīstību. Un paralēli šīm programmām EIT Food arī piedāvā ļoti
teiksim, plaša spektra atbalstus, kā piemēram sales boosters, kas ir programma, kas koncentrējas uz to, kā tieši palielināt pārdošanas apjoms jūsu uzņēmumā. Tad mums ir lieliskas programmas, kas palīdz tieši varbūt uz IET Jumpstarter, kas ir ne tikai IET Food, bet arī citiem IET, kas palīdz sākuma posmā, ka jums varbūt nav savs uzņēmums, bet jums ir ideja. Ideja, kas, piemēram, balstās uz šīm te misijām, jūs varat pieteikties un ar to startēt. Un, piemēram, pēc šāda IET Jumpstarter jūs jau būtu gatavi, piemēram, uz startēt, piemēram, Seedbed programmā. Līdz ar to tas spektrs, kādā ir atbalsts, ir ļoti plašs un mainīgs. Viens no aktuāliem testa programmām, uz ko var padomāt tie, kas varbūt, kuriem jau ir kāda tehnoloģija, tīpaši varbūt no lauksaimniecības sfēras gribētu uzsvērt šeit, kuru viņi grib pārbaudīt, kā viņa strādā reāli dzīvē, tad ir Test Farms iespēja, ka šo jūsu tehnoloģiju jūs savstarpēji sadarbojoties ar Eiropas Agrifood inovatoriem un lieliem uzņēmumiem, lauksaimniekiem varat testēt to reālā laukā ar viņu arī palīdzību un iegūt šo te atgriezenisko saiti. Un jums arī tiek dots kāds šis te granta atbalsts, lai izmaksu sekšanai, piemēram, dažādām niansēm. Un šis ir parasti uzsaukums notiek ap rudeni, līdz ar to tas nav nekas nokavēts, ka var pārdomāt, ja tas ir jums interesējoši. Varam parunāt kādā citā zvanā, vai arī es varu ieteikt tieši šīs Test Farms programmas autorus, un viņi var vairāk pastāstīt par niansēm. Un rudenī noteikti būs uzsaukums, ko mēs arī dosim ziņu, kad var startēt. Parasti tas notiek tā, kad šos Test Farms process sākas gada sākumā. Tas noteikti 2026. gada sākumā varētu aizsākties, bet pieteikumi parasti ir ap rudens posmu. Un es te gribētu minēt tādu noslēgumā tāds, ka lielākais, kas mums ir tāds no projektiem, ko šobrīd IET Food piedāvā, kas ir no 2023. līdz 2025. gadam, ir Impact Funding Framework. Tas ir ļoti visaptvarošs, kas ir galvenais tiek, mēs atbalstam inovatīvus risinājumus, kas tad veicina šo te ilgspējīgas pārtikas sistēmas tādu darbību, arī balstoties uz mūsu misijām. Projektā mēs atbalstam ir 2 virzieni, kas ir tādas lielāka mēroga, tādas sadarbības programmas, kuri var formēt konsorcijus ar vismaz 2 no 2 valstu organizācijām, kur jūs varat attīstīt risinājumus, programmas, kas var palīdzēt uzlabot pārtikas sistēmu, vai arī tas var būt individuāls inovatīvs projekts īsākā termiņā, kurā attiecīgi jūs arī varat izstrādāt uzlabojumus, piemēram, varbūt ilgspējīgākā iepakojumā, alternatīvo proteīnu iespējās, varbūt kādā viedā tehnoloģijā. Un uzsaukums šobrīd ir 10. jūlijas, bet ir arī nākamais uzsaukums 10. decembris. Līdz ar to šobrīd, es teiktu, ir ideālais laiks, lai pārdomātu iespējamu dalību uz decembra uzsaukumu. Un, ja tādu tīrāko, mazāk tādu fokusētāko aprakstu, tad šī lielākā apmērā sadarbības programmas tad balstās galvenokārt sabiedrības veselību, vides aizsardzību, pārtiks tādu integritāti, sadarbība ar reģioniem un individuālie projekti vairāk ir uz mūsu IET Food prioritārajām jomām, kas ir proteīnu tāda diversifikēšana, maksimāli, piemēram, izmantot citu proteīnu avotus, izņemot dzīvnieku valsts proteīnu avotus, reģeneratīvās lauksaimniecības uzsvars un, protams, marķējums, iepakojums un cik ir pārredzami mūsu pārtikas un sistēmas risinājumi. Piemēri, tādi 3 piemēri, kāda veida jau projekti tie varētu izskatīt un kas ir apstiprināti. Piemēram, viens no projektiem, kas koncentrējas uz saulespuķu eļļu mīkstuma pārstrādes tehnoloģiju, no kā var iegūt, piemēram, uz augu valsts bāzētu proteīna pulveri. Tad ir izveidotas programmatūras, kas palīdz
precīzi izvērtēt produktu uzturvērtību, izcelsmi un tādu ķīmisko sastāvu. Un lielāka izmēra programmas un šīs iniciatīvas ir izveidotas, kā piemēram reģeneratīvās lauksaimniecības sistēma, kas palīdz sakomunicēt un savienot gan lauksaimniekus, gan ar zinātniekiem, ar IT speciālistiem, lai nodot šo reģeneratīvās lauksaimniecības praksi un tehnoloģijas pēc iespējas ātrāk. Un šāda veida uzsaukumi jau ir apstiprināti un varat tīri ieskicēt. Šeit ir QR kods, kas aizved uz veselu tādu portfolio mapi, kur ir visi līdz šim apstiprinātie Impact Funding Framework projekti un kur ir vērts piedalīties. Un laika ziņā jau mums iet uz beigām. Gribu minēt, ka vēl IET Food ir atbalsta procesā. Mēs esam atbalstījuši vairāk kā 200-300 jaunu uzņēmumus. Un Latvijā mums arī ir savi ļoti labi veiksmes stāsti. Ir Fermentful, Biorefik, OG Sense, Vidboot. Diezgan arī no mūsu puses esam aktīvi un esam palīdzējuši dažādos fāzēs jaunu uzņēmumiem attīstīties. Un no mūsu tāda vietējā Latvijas mēroga aktivitātēm tuvāk gaidām aktivitāte būs Riga Food pasākumā. Šis IET Food Challenge Lab, tas ir, teiksim, sabiedrībai vairāk tas varbūt asociējas ar kā hakatonu, tikai šeit ir ļoti liels uzsvars uz dizaina domāšanas pieeja, kas nozīmē, ka tas ir maksimāli pietuvināts klientam un patērētājiem un reālai idejas prototipēšanai. Mēs ļoti drīz sociālajos tīklos izziņosim par šo uzsaukumu. Mums ir arī uzņēmumi, ar ko mēs sadarbojamies, kas dos izaicinājumu un arī naudas balvas. Un, ja jums ir idejas, kurš labprāt vēlētos sadarboties vai piedalīties gan kā dalībnieks, gan kā eksperts, dod droši mums ziņu. Mēs vienosimies un noteikti sazināsimies ar jums. Un par jebkādu veidu jaunumiem no IET Food puses jūs varat droši, es teiktu, sākt varbūt ar sekošanu LinkedIn lapai. Mums ir IET Community Latvija LinkedIn lapa, kas, var teikt, apkopo ļoti ātri un tūlītēji visas aktivitātes, kas mums notiek šeit, viss, kas ir saistīts par IET kopienu un darbībām. Un, ja vēlaties, lai jūs e-pastā saņemat visas notikumus gan Eiropā, gan Latvijā, ko IET Food sniedz, tad droši arī to varat iepazīties vai arī apskatīt, kādas ir ziņas, piemēram, nākušas līdz šim mūsu ziņu lapā. Un, es teiktu, tas tā ātrākā versijā no manis viss. Paldies! Paldies! Paldies, tev, Ilze, par prezentāciju. Paldies arī visiem pārējiem runātājiem par vērtīgo informāciju un pieredzes stāstiem. Klausītājiem es ļoti ceru, ka šī diena jums deva jaunas idejas, jaunas kontaktus un arī pārliecību, ka Latvija tiešām var būt veiksmīga un nozīmīga dalībniece projektos Eiropas līmenī. Pašā noslēgumā novēlu jums visiem veiksmīgu dienas turpinājumu, un kā jau mēs minējām vairākas reizes, ja jums ir kādi jautājumi, droši rakstiet mums, rakstiet gan e-pastā, gan arī pēc tam varam sarunāt individuālu konsultāciju. Un, novēlu jums daudz jaunu projektu, daudz jaunas idejas, kas var mainīt mūsu vidi un sabiedrību uz labu. Lai jums izdodās! Paldies! Paldies! Visu labu! Paldies! Visu labu! Visu labu! Visu labu!